Te mājas aprūpe. Labrīt! Ar laiku lielākā daļa no mums kļūst tik veci un nevarīgi, ka paši vairs nespēj sevi aprūpēt. Tāpēc par mūsu dzīves sastāvdaļu kļūst tās augtās mājas palīdzes vai sociālās aprūpes darbinieki, kādu pavisam Latvijā ir vairāk kā 4000. Viņi mūsu vietā uzkopja, iepērkas, mazgā mūs un palīdz mums visādi citādi, vai nu mūsu mājās, pansionātā vai veco ļaužu aprūpes centrā. Bet dažām no šajā sfērā strādājošajām sievietēm šis darbs atstāja sekas. Viņas nogurst fiziski, cieši no stresa un sirdsapziņas pārmetumiem par to, ka viņām neatliek pietiekoši daudz laika saviem aprūpējamajiem. Tam klāt vēl nāk bailes no psihiski slimo pacientu puses vērstas vardarbības. Par labu mājas aprūpes darbinieci es uzskatu tādu, kurai ir laba profesionāli, kurai ir labas zināšanas šajā jomā un kas ir gatava izmantot šīs zināšanas un savu pieredzi, pildot savus darba pienākumus. Tie cilvēki, ar kuriem mēs strādājam, ir no mums neizsakām atkarīgi. Tāpēc šis darbs prasa lielu pašatdevi. Mājas palīdzes darbs iespējams ir visgrūtākais Dānijā. Tas saprotams tā, ka nākas strādāt vienatnē ar visprasīgākajiem mūsu sabiedrības pārstāvjiem. Vislielākās problēmas viņām rodas ar muguru. Un tās ir nopietnas problēmas, nevis vienkārši sāpes mugurā, kādas mums visiem laiku pa laikam piemetas. Ir daudz gadījumu, kad šo problēmu dēļ viņas vairs nevar turpināt darbu šajā profesijā. Sveiki! Vai tu gulēsi diendusu? Ko? Vai tu gulēsi diendusu? Nē. Negulēsi? Negulēšu diendusu. Nīlsen strādā veco ļaužu centrā. Pirms 2 gadiem kādu dienu pēkšņi notika negadījums. Ceļot kādu centra iemītnieku, viņa pēkšņi sajūta briesmīgas sāpes mugurā. Nākamajā dienā es jūtu tādas sāpes, ka gandrīz nespēju izkāpt no gultas. Sāpes nemitējās, un es gāju pie ārsta. Mani aizsūtīja uz vairākām izmeklēšanām. Es nedomāju, ka kļūs tik slikti, cik vēlāk kļuva. Mēs jau vienmēr domājam, ka tādas lietas atgadās tikai ar citiem, bet nekad ar tevi pašu. Daudzas no darba pozām ir greizas. Veicot daudzus darbus, nākas sagriezties. Kad mēs šādi sagriežam ķermeni, muskuļspēks samazinās, un kad ķermenim pēkšņi ir jārēģē, pirms to ir aptvērušas smadzenes, tad celtais smagums rada 4 reizes lielāku slodzi uz visu muguru un muskuļiem nekā normālā situācijā. Es esmu iztēlojusies sevi invalīdu ratiņos. Kad sāp visvairāk, es domāju, kaut nu nekļūtu sliktāk. Kaut es nepaliktu sēžam invalīdu ratiņos. Tādas domas mani nodarbina. Kopenhāgenā strādājošās mājas aprūpes darbinieces ir panākušas ievērojumus uzlabojumus saistībā ar fiziski smago darba daļu. Katrā mājā tiek veikts darba vides novērtējums. Šajā mājā mums ir īpaša aprūpes gulta, kas nepieciešama, lai pacients vispār varētu atrasties mājās. Te ir tualetes krēsls un īpašs galds. Tas tikpat daudz nepieciešams klientam, cik mājas palīdzēja. Tas nepieciešams, lai varētu klientu mazgāt gultā. Kad mums klients ir jāpārvieto, tas notiek ar šī pacēlāja palīdzību. Kāpēc jūs nolēmāt kaut ko mainīt darba veikšanas procesā? Šie pasākumi tika veikti, lai izvairītos no muguras traumām, un pēdējo 3 gadu laikā mums vairs nav bijis muguras traumu gadījumu.
Betina Haselmana ir sociālā un veselības aprūpes darbiniece. Viņa strādāja ar pacientiem, kas sirgst ar alkohola psihozi un šizofrēniju vecuma grupā no 30 līdz 65 gadiem. Savu darba stundu laikā viņa mēģināja sniegt atbalstu tiem, kam tas bija nepieciešams. Viņa mīlēja savu darbu, līdz kāds ar alkohola psihozi slims pacients viņā iemīlējās. Viņš sāka man pieskarties, stāstīt, cik es esmu brīnišķīga un skaista. Gribēja man apskaut. Vai viņam nodomi bija seksuāla rakstura? Jā, esmu par to droša. Viņam bija vajadzības, kuras viņam nebija iespēja apmierināt. Pēkšņi Betina šķita nenosvērta, uz viņu vairs nevarēja paļauties. Bija jūtams, ka ar viņu nav labi. Betina ir tāds cilvēks, kas nestāsta, kas ir atgadījies. Viņa visu patur sevī. Un es viņai arī tieši nejautāju, kas noticis. Og på det tidspunkt, der spurgte jeg hende ikke sådan rigtig direkte af, hvad det i grunden var galt. Jamen, han kunne blive enormt rasende og opfarende. Reizēm viņš kļuva neiedomājami nikns un agresīvs. Viņš pat sevi uzkurināja. Piemēram, kad es nesēdēju viņam blakus, kad viņš to vēlējās, viņš met ar visu, kas pagadījās par rokai un sauca mani rupjos vārdos. Wienerbrød, det var i nærheden af ham smige efter med og din dumme kælling og bruge en masse bandeord. Viņa parasti bija priecīga, atvērta un izpalīdzīga. Tajā laikā viņa izmainījās un noslēdzās sevī. Varēja redzēt, ka viņai klājas slikti, viņa arī nokritās svarā. Bija redzams, ka viņa vairs nespēja tikt galā ar bērniem un māju. Betinas Haselmana problēma cēlonis bija slikta psiholoģiskā darba vide viņas darba vietā. Slikta darba vide rodas, ja cilvēks cieš no stresa. Ietekmes trūkums uz ikdienas gaitu un iekšēja izdegšana arī ir svarīgi faktori. Cilvēks visu laiku jūtas nervos, sasprindzis, viņu moka galvas sāpes, vēdergraizes un citi veselības traucējumi. Saka, ka iekšēja izdegšana izpaužas 3 veidos. Pirmkārt, tas ir garīgs nogurums, kad darbinieks vairs nespēja uzņemt jaunas problēmas, iejusties aprūpējumā pasaulē un paskatīties uz lietām no viņa redzes punkta. Otrakārt, darbinieks sāk norobežoties, distancējas. Treškārt, cilvēkam sāk nepatikt viņa darbs, tas viņam liek justies mazvērtīgam un neapmierinātam. Elisa Olsen ir profesionāla pansionāta aprūpes darbiniece. Agrāk viņa strādāja kādā lielākā aprūpes centrā nodaļā, kas aprūpē garīgi slimus vecus cilvēkus. Drīz pēc tam, kad kāds ar alkohola psihozi sirgstoši aprūpējamais pastāvīgi izturējās pret viņu vardarbīgi, viņai parādījās psiholoģiska rakstura problēmas. Kā tas ir līdz justies tev kā aprūpes darbiniecei pēc tam, kad tu savam aprūpējumam esi spējusi pateikt, ka vēlies kaut viņš būtu miris? To sakot, es, protams, pārkāpu robežu. Viņa rīcības rezultātā manas ētikas un morāles robežas pilnīgi izmainījās. Tas man ļoti nomāca. Viņš panāca to, ka es vairs pati sevi nepazinu. Kad es domāju par to, cik daudz enerģijas viņš no manis izsūc, es kļuvu pavisam nikna, ka esmu nonākusi šādā situācijā. Es zināju, ka man jābūt stiprai un jāvalda pār situāciju. Tāpēc es viņam teicu, tev tas jāizbeidz, bet ir grūti tikt galā ar lielu vīrieti, kas ir 1,90 m garš un ļoti stiprs. Tā lielā mērā bija psiholoģisko spēku cīņa. Es viņu priekšā jutos maza un nevarīga. Bet ir iespējams turpināt strādāt savā nozarē arī pēc fiziskām un garīgām traumām. Kirsten Nilsen strādāja veco ļaužu aprūpes centrā Vidusjutlandes pilsētā Vējenā, kad viņa guva darba traumu. Šis centrs ir iesaistīts projektā Projekts darba spēju saglabāšana vai vienkārši PDS. Projekta ietvaros ārsts, uzticības persona, centra vadītājs un konsultants vairākas reizes rīko apaļā
galda sarunas ar slimo darbinieci. Mērķis ir saglabāt Kirstenes darba spējas. Viņa pati uzzināja par PDS no savas kolēģis un sazinājās ar tiem. Sākumā viņa izturējās skeptiski. Bija grūti. Pēkšņi nonākot uzmanības centrā, cilvēks kļūst nedrošs un sev jautā, ko tas viņam var nozīmēt. Vai tam var būt sekas, vai tas var nozīmēt, ka viņš vairs nevarēs strādāt savā darbā? Ko īsti no viņa vēlas? Man jautāja, kādas man ir attiecības ar vīru, vai man ir bērni un kādi tie ir. Un vai vīrs man palīdz? Kāda mums ir materiālā situācija? Bija virkne jautājumu, kurus es nebiju gaidījusi, jo tiem nebija nekāda sakara ar manām sūdzībām par sāpēm mugurā. Sākumā ir grūti, bet, kad rodas uzticība, darbinieki sajūt, ka viņiem ir nepieciešams šis atbalsts. Daudziem no saslimušajiem darbiniekiem ir sajūta, ka viņi ir vieni savā nelaimē. Apaļā galda sarunas palīdz. Mēs tur esam neliela cilvēku grupa, kas sniedz palīdzību problēmas risināšanā. Un viņiem ir vajadzīga šī palīdzība. Es jau pati to biju izvēlējusies, tāpēc es nevarēju tā vienkārši. Reizēm viņi jautāja par daudz. Bija reizes, kad es uz viņiem kļuvu pavisam nikna, jo viņi tiešām pārkāpa zināmas robežas. Apaļā galda sarunu mēs uztveram kā ļoti tuvinošu un dzīvīgu. Tā norit darba vietā, kopā ar vadītāju un kādu no kolēģiem, kam ir vēlēšanās palīdzēt slimajam darbiniekam. Un tie, kas ir no ārpuses, savukārt palīdz sniegt šo palīdzību. Daudziem no tiem, kas piedzīvo problēmas darbā, netiek sniegta nekāda palīdzība. Tad problēmas tiek izgāstas uz mājiniekiem. Tas stipri iespaidoja manu privāto dzīvi, jo es vienmēr biju nogurusi un neapmierināta. Man vajadzēja runāt ar meitām par viņu, lai viņas saprastu, kāpēc es biju kļuvusi tāda. Es nespēju neko. Es tikai strādāju un pēc tam gulēju uz dīvāna. Problēmas darbā atstāja lielu iespaidu uz privāto dzīvi. Cilvēks tiek iztukšots darbā, un pārnākot mājās vairs nekam neatliek enerģijas. No rītiem pieceļoties, es domāju, ak, Dievs, vai man tiešām atkal jādodas uz turieni? Tas nebija labi. Kādas alternatīvas būtu Kirstenei, ja nebūtu tāda projekta PDS? Ja mums nebūtu bijis šo apaļā galda sarunu ar projekta pārstāvjiem, Kirstene šeit šodien droši vien nestrādātu. Domāju, ka ne. Robeža, cik daudz darbinieks var izturēt psiholoģiski negatīvā darba vidē, var tikt salīdzināta ar ūdens glāzi, kas pamazām tiek piepildīta. Pienāk brīdis, kad glāzes saturs gāžas pāri. Viņš stipri satrakojās, kliedza un lamājās. Vicināja gaisā savu smalkmaizīti, svieda ar kafijas krūzi. Kāda cita iemītniece, kas sēdēja dīvānā, noģība. Viņa tā nobijās, ka noģība. Kā jūs reaģējat? Mēs sēdējām kā sālstabi un nespējām neko iesākt. Tas bija šokējoši. Mana vienīgā doma bija, vai terases durvis ir vaļā vai ciet, lai es varētu izbēgt. Tajā rītā es laimīgā kārtā biju atvērusi logu. Viņš gribēja mūs sagrābt, un mēs bēgām no viņa ap gultu. Vienā brīdī mēs bijām pietiekoši tuvu durvīm, lai mana kolēģi tiktu ārā. Mēs ātri sapratāmies, ka jābēg. Es nevarēju izbēgt pa durvīm, jo aprūpējumais dzinās viņai pakaļ. Tad es turpināju skriet ap gultu, kamēr tiku līdz logam. Es izlēcu pa nelielu lodziņu. Tagad tas viss šķiet komiski, bet tajā brīdī tas bija ļoti nopietni. Bettina Haselmana saņēma neatliekamo krīzes palīdzību, bet nejūta, ka tā viņai sniegtu pietiekošu atbalstu. Vairākus mēnešus viņa jutās psiholoģiski nomākta. Tas bija murgs. Es nespēju runāt ar cilvēkiem. Man nebija nekādas vēlēšanās to darīt. Kad es devos iepirkties,
Es to darīju steidzīgi, lai ātrāk varētu nokļūt mājās un paņemt rokās savu meitiņu. Tam ir grūti tikt pāri. Ar mani bija pavisam slikti. Es toreiz daudz gleznoju. Tas palīdz aizmirsties un liek laikam ritēt, kā arī sarunas ar tuviem, uzticamiem cilvēkiem. Pēc 3 mēnešiem Betina Haselmane jutās spējīga atgriezties darbā. Tas viņai neizdevās. Nenotika tā, kā viņa bija domājusi. Viņa to vienkārši nespēja. Tajā laikā viņai darbam nepietika enerģijas. Kā tas viņu iespaidoja? Viņa šķita nervoza un nelīdzsvarota. Viņa bija viegli saraudināma. Es biju darbā un sapratu, ka esmu spiesta doties mājās. Braucot mājās, manā ķermenī viss sāka vārīties. Es nespēju. Mani pārcēla uz citu grupu. Bet tad man kāds atkal kaut ko pateica, un es vairs nespēju. Man bija jādodas mājās. Šodien Betina Haselmane mācās kursos 2 gadu izglītība pirms augstskolas. Nepietiekoša vai nēsoša izglītība ir viena no tām problēmām, ko darba vides speciālisti akcentē visvairāk, runājot par fizisko un psiholoģisko darba vidi veco ļaužu aprūpes darbā. Mums trūkst mājas aprūpes darbinieku un ir grūti noturēt viņus šajā profesijā. Tas izskaidrojams ar smago slodzi un darba specifiku, jo nākas strādāt ar aprūpējumiem cilvēkiem. Arī ar to, ka uzsākot darbu, šie cilvēki nereti nav labi apmācīti un tādēļ nemāk strādāt ar klientiem profesionāli un ieturēt ideālo profesionālo distanci. Ekspertu vidū valda vienotība par to, ka problēmu atrisināšana veco ļaužu aprūpes sektorā prasa uzlabot vairākus darba vides faktorus. Svarīgākās ir labāka plānošana, vadība un organizācija. Tāpat ir skaidrs, ka negatīva darba vide var apgriezt cilvēka dzīvi ar kājām gaisā.